Namderis kādreiz darīja visu. Cēla māju, gatavoja mēbeles, gatavoja šūpuli un gatavoja zārku. Pirms 300 gadiem katrs, kurš ņēma sev sievu, mācēja uzbūvēt māju. Amatnieks no dabas ņem materiālu un pārveido to kultūrā. Un piedevām amatniecība ir bezatlikuma, faktiski bezatlikuma ražošana. Esmu Tāles Sala, amatniecības kameras meistars Namderis. Šī ir Pētera un Pāvela Romas katoļu baznīca Lēdmenē. Un tapa viņa tā, kā top visas lielās lietas, ne no kā. Sākot ar ideju, ka katrs iedod drusciņu. Bija 2005. gadā vējgāze, tad bija tāds it kā moments ierosmei, viens koks no vienas zemnieku saimniecības, jo Lēdmenē 260 zemnieku saimniecības, ja katrs iedot vienu koku, tur, 2-3 baļķi būtu no tā koka, varētu baznīcu uzcelt. Bet tas aizgāja tik viegli, un 20 mēnešu laikā faktiski viņa ir gatava tikai tāpēc, ka katrs iedeva mazu kriksīti. Pa ko tad ir stāsts? Stāsts ir par to, ka cilvēcība un dievišķums ir sinonīmi. Un ja mērķis ir cēls un viņš ir tīrs, tad faktiski materializēsies jebkura doma, jebkura ideja. Vissvarīgākās ir sajūtas, kā mēs jutīsimies tajā mājā. Nepavēlti ir teiciens, ka ja tu gribi, lai māja stāv 100 gadus, būvē no mūra, ja gribi dzīvot pats 100 gadus, būvē no koka. Katrs esam piedzimuši konkrētā ģeogrāfiskā vietā. Un tieši tai ģeogrāfiskai vietai ir raksturīgi vietējie resursi, kādi tur ir. Tas, kurš ir pie koka pieskāries, viņš no viņa vairs nelaiž vaļā. Un koka būves, koka mājas, tas ir nacionālais materiāls, un viņš ir unikāls. Viņam faktiski nav nekā līdzvērtīga. Koks ir unikāls tādā ziņā, ka viņš tvaika caurlaidība, viņam ir uz abām pusēm. Ziemā, kad mēs kurinam, ir patīkami silts, iekšā sauss un mitrums caur koku, caur šķiedrām iziet ārā, un vasarā notiek pretējais. Valgums, kas ir naktī, nāk iekšā mājā, tāpēc mikroklimats koka mājā, viņš nav salīdzināms ne ar ko. Faktiski mājas ir tas pats, kas apģērbs, tikai lielāks. Tas ir pilnīgi tas pats, kas apģērbs, un apģērbu mēs esam, protams, novērtējuši. Mēs, lai labi vasarā justos, mēs velkam linu vai velkam kokvilnu, un tieši tas pats ir ar māju. Pamēģiniet uzvilkt vasarā plēves lietus mētelīti vai ieaut zābakā basu kāju. Jūs ļoti ātri sapratīsiet, ka tur viss sasvīst. Un tad ir jautājums, kāpēc mēs māju ieplēvojam? Uz gada vēl nekas nebūs, viss būs ļoti skaisti. Bet pēc gadiem 5, 6, 7 viņa rietumu, ziemeļu puses, arī dienvidu, kur ir agresīvāki apstākļi, viņi vienkārši nolobīsies. Viņi sāks lobīties nost. Vietām viņa būs, vietām viņa nebūs. Tas būtu no vizuālā viedokļa, bet no koka aizsardzības viedokļa viņa nestaigā līdzi kokam, koka tai plaisāšanai. Viņa, kā rodas jauna plaisa, tā plēvīte pārplīst un tiek iekšā mitrums, kuru mēs vairs nekontrolējam, kas tur notiek. Toties pernicas krāsām, viņi pietiekoši dziļi iesūcas iekšā, un ja arī viņa plīsīs, tad vienalga tur ir tā pernica priekšā jau. Paint Eco radīja pernicu, beici un krāsu uz pernicas bāzes. Viņi faktiski atrisināja, lai ēka būtu elpojoša un pret mitrumu izturīga un pietiekoši dziļi iesūktos iekšā koksnē. Pirmo pirtiņu zīmēja. Ja, tad
nu, tad es sapratu, ka nu, ir trāpīts, ka tas ir mans. Pievienotā vērtība parādījās tāda interese un patika. Bet tad es domāju, nu taču būtu labi, ja to mērķtiecīgi, kādreiz jau mērķtiecīgi dabūt zināt, kas tad tev īsti patīk. Un tā arī lielā mērā skolu problēma, kad mācās mācīšanās pēc faktiski nezin, kas tu būsi un ko tu gribi. Bet vienalga dzīve tos līkločus met, kamēr vienalga tu nonāc līdz tam.